Labdien! Esmu Linda Zunde, certificēta mākslas terapeite ar specializāciju vizuālās mākslas terapijā. Labdien! Es esmu Elīna Gulda, mākslas terapeite ar specializāciju vizuālās mākslas terapijā. Un mēs, Klinikā Dzinteri, vadām vizuālās mākslas terapiju individuāli un grupā. Vizuālās mākslas terapija ir terapijas virziens, kurā māksla un radošais process tiek izmantoti, lai palīdzētu cilvēkam pārvarēt dažādas veselības grūtības, apzināt savas vajadzības, uzlabot pašsajūtu un stiprināt iekšējos resursus. Tā ir iespēja labāk izprast sevi, savas domas, emocijas un uzvedību, kā arī veidot veselīgākas attiecības ar citiem. Mākslas terapija var notikt individuāli, kur uzmanība tiek veltīta kādam konkrētam un sev aktuālam jautājumam vai mērķim. Vai arī grupā, kur svarīgs ir kopīgs radošais process, savstarpējs atbalsts un iespēja ieraudzīt sevi citu pieredzē. Abos gadījumos māksla palīdz sakārtot domas, izteikt emocijas un atrast jaunu skatījumu sev būtiskām tēmām. Vizuālās mākslas terapijas procesā tiek izmantoti dažādi mākslas materiāli un tehnikas. Ne tikai zīmēšana vai gleznošana, bet arī kolāžas, trīsdimensionāli objekti, dabas materiāli un citi radošie paņēmieni. Lai piedalītos, iepriekšēja pieredze vai prasmes mākslā nav nepieciešamas. Būtisks ir pats radošais process un iespēja izpaust to, ko nereti ir grūti izteikt vārdos. Pēc radošā procesa cilvēks tiek aicināts piešķirt nozīmi savam darbam un pieredzēji. Terapeita klātbūtne un atbalsts veido drošu vidi, kur ik viens tiek ieraudzīts un sadzirdēts un var piedzīvot mākslu savā unikālajā veidā.